Tātad labu rītu visiem, tauta Latvijā. Braucu uz Rīgu. Radās iespēja uzrakstīt video. Nu, ko es jums varu pateikt? Interesanti novērojumi. Es jums nepatīku. Jā, gadu atpakaļ es biju ierakstījis tur, kad es tur tāds šitāds, visi mani mīl un viss tur baigi labais un ko tur kā. Nu, tas, protams, arī bija ar, piedodiet, puišu meitenes ar joku, ar humoru, ar sarkasmu, jā. Tātad jūs mani jau tad nemīlējāt ar savu vēstījumu, ar savu mesidžu, jā? Jo, kā es jums teicu, Latvijā ir cita santehnika veikals Rīgā, pareizi, jā? Nu, ir jābūt kaut kam citam, jā? Tā kā puišu meitenes, ir jābūt kaut kam citam. Jums Ozolinkieviči, Gleškes, tur Parijanci, Žauneri, šitie te, visi Latvijas šitie te skaistie runātāji dievaļšķina, ja, kā nu kurš. Tagad Latvijā pa šitiem 2-3 gadiem, kā man ir kanāls, nu ir viss, kā saka, nu, vismaz manās acīs viss ir atvēries, es visu redzu, visu esmu ieraudzījis, saskatījis, saprotu, ja, kas nav bībeliski, kurš ko nepareizi dara, un par to arī raidu jums, ja, visi šitie Latvijas river tādi un river šitādi un jaunā dzīve, kas tur Bauska un Jelgava un kādas tik te nav dzīves, puišu meitenes, vārda spēki, tad puišu meitenes, nu nav nekādas jaunas dzīves, reālisti būsim, apskatīsimies. Dievs to grib, runāsim tā, Dievs grib, lai būtu jaunas dzīves, Dievs grib, lai būtu mainīti tur prāti, prāti, sirdis, galvenais pa sirdīm ir runa, es tā aizvien vairāk un vairāk skatos arī uz sevīm, ja? No kurienes tam man nāk kaut kāds tur vai ļauns, vai tas, vai šis, vai slikts, vai vēl kaut kas, ja? Viņš nāk no manas sirds, ja? Tad nav Dievs atjaunojis, un tas varbūt ir tādu iemeslu pēc, ka es to neesmu ļāvis, jo es tā saprotu arī savā galvā, kā mums ir, ja? Dievs ar varu ne pie viena neatnāks. Un neteiks tagad, es tur baigi gribu tur to tavu sirdi preparēt, ja? Nezinu, ja tu esi aizvēris ciet un neļauj un negribi, ka tur kaut kas notiek, izmaiņas, ja? Tad viss būs kirdik, nekas neko neizmainīs, jo Dievs ir radījis cilvēkus ar brīvu gribu. Nevienam pret šito te, pretī Dievs nestāsies un neko ar varu nedarīs. Tāpēc, puišu meitenes, situācija ir tāda, ja? Mums ir jāļauj, mums ir jāgrib, ka Dievs nāk, un tā kā mēs lūdzam un sakam, ja? Un lasam Bībeli, lasam vārdu, ja? Jo tajā vārdā mēs, piemēram, ieraugot kādas lietas, uzreiz saprotam, Dieva gars uz mums runā, veci, ja? Reku teikts tur, nezinu, par līdzjūtību, iecietību, tur mīlestību, par to, par šo, par ko, ja? Un, piemēram, es tajā brīdī sapratu, ka es tur tāds nebiju, vai vakar, vai šodien, vai vēl, attiecīgā brīdī X, ja? Un tam man nāk šī atklāsme, kad klausies, un šī nožēla, un tā es varu teikt, Dievs piedod, un jā, un tiešām, un māci, un maini, un dari, un vadi, var sakot, tāpēc tāds ievadiņš, ja? Nu, lūk, un tāpēc es jums nepatīku, jā, puiši meitenes, es nepatīku, dažas, nezinu, vakar šodien ir kaut kādi cilvēki atrakstījušies, jo es nezinu, vai tas ir politiskās lietas vai kādu lietu dēļ, jā, ir atrakstījušies daži, jā, un es tā šodien skatījos un domāju, jā, tur gandrīz bija 7830, jā, un tagad tas cipars vairs nav, un atkal ko nu darīt, jā. Uzreiz atkal tāda atklāsme, paklausies, jā, vai ne? Laiku beigās veselīgo mācību nepieņems, jo puišu meitenes mēs esam kritušie ādami, kritušās ievas, jā, un jo tālāk mēs dzīvojam, vai cik tur tos gadus atpakaļ bija tā, un tuvāk mēs ejam, nosauksim, kā Bībele saka, laiku beigām, ja? Lietosim tādu, jo tuvāk mēs ejam laiku beigām, ja? Jo kā raksti saka šobrīd, kādiem sirdis tur, nosauksim tur, nezinu, atmaikst, ja? Un kādiem sirdis, kā krievs saka, ožestočajuca, ja? Tad paliek ļaunākas un cietākas un šitas te viss, saprotiet? Tāpēc, puišu meitenes, jā, arī Bībele saka, tie, kas tur dara labu, lai turpina, un ļaunie apmēram arī, lai turpina, ja, līdz tiesas dienai. Tā kā šobrīd mēs to redzam, un nekas jau īsti nav mainījies. Noasa dienās arī, cik izglābās, ja, Noasa ģimene un tie dzīvniecīgi viss, ja, Noas 100
gadus sludināja, lai atgriežās no grēkiem, ka nāks sots. Nu, ūdens veidā, ja? Sots, iznīcinās, būs nāves, ies bojā cilvēce, ja? Un, kā jūs redziet, tie visi neklausīja, ja, smējās, un 100 gadus noteikti vēroja, kā šis tos dēļus tur stiep un skrūvē un dara, ja? Un tad vienā brīdī, kad viņa kuģis, ja, no Dieva jau bija viss uztaisīts, un Dievs saka, nu jūs esat drošībā, tagad slūžas taisiet cietos lūkas, ja, un viss, tie paklausīja, un Dievs saka, nu viss, tie, kas nepaspēja, un ko es redzu līdzīgu šodien. Es jums stāstu Latvijā, gejs prezidents, kurš ticīgais, es klātzinu jau 2 gadi gandrīz, kura konfesija, kuri ticīgie, un vēl kas ir, jūs taču to dzirdiet, mīļie cilvēki, vai izdaram tā, ja šobrīd kāds konfesijas tur šitas te, līdz kādam nav aizgājis mans mesiķis, ja, nu, negribās ticēt, jo es esmu skatīts, ja, un pietiekauši ilgā laika posmā, un vēl ir klusie telefoni, cits citam pasaka un iesaka, jau pasties tur to trako Andri, pasties tur kanāls, tur šitāds tāds, ko tur Džeks laiž, ja, un it īpaši, ja es būtu laidis jums pa ausīm, ja, tad es nezinu, vai tur teiktu kārtējais labā runātājs, ja, bet tā kā es runāju slikto, jā, puišmeitenes slikto, opozīcija, jā, neviens jums nepateiks, ja es nepateikšu, tāpēc es esmu izvēlējies šādu nišu Latvijā, jā, raidīt opozīciju, jo tāpēc, kad pa ausīm brauc jums visi Latvijas kantorīši, jūs aiziesiet, jā, jums blondīnes un tumšmates un rudmates jums visas mates, teiksim tā, jums laidīs pa ausīm, puišu meitenes, ja? Visi laiž. Pastieties, kā runā tā, ka jums patīk, un jūs tur rejiet un sēžiet un mielojieties un tur liekuļojiet viens ar otru, ja, līdz brīdim, ka pēkšņi kaut kas nav kā tā, ja? Jūs paši labi ziniet, man cilvēki arī stāsta, ja, ka gājām tur ķekavas tādā vai kādā, tur kas tur kaut kāds konfliktiņš, nezinu, kas tur, nu, tur katram savs stāsts, ja, viss mēs aizgājām prom, tie tur parādīja savu īsto seju, tā kā puišu meitenes, jā, tā viņš ir, ot. Tāpēc labi, šobrīd es esmu tā opozīcija, un es jums pasaku to, ko nepateiks citi, un tāpēc puišu meitenes šobrīd redziet, kā viss notiek, jā, par Latviju. Es stāstu par visiem gejiem, par prezidentu, neviens neko, neiet man uz video dzird, kipišs ir sacelts liels, jo virsrakstos un visur es cenšos iekļaut to geja tēmu, ja, un tas un šis, un Krievija okupēs un ienāks, jo grēka alga ir nāve, un kā Sodomu un Gomoru Dievs nepažēloja, ja, puišu meitenes, tā Dievs nepažēlos Latviju, arī šodien turpinu šajā teikt, ja, to visu var izmainīt. Ja, es varbūt citos savos video tā neesmu uzsvaru licis. Mēs varam Latvijā visu šo Dieva sodu izmainīt. Viņš varbūt varētu nenākt un nebūt, ja? Kamēr gejam, prezidentam, ja, ticīgie, visi Opengame un kādi šitie Jencīši un pārējie, ja, visi Ozolinkeviči un Gleškes, kamēr tēlos muļķus, kamēr taisīs Jēzus apkaunojošo maršu, ja, tā vietā, lai aizietu izglābtu prezidentu ar savu sludināšanu, ja, atgriešanos no grēkiem, prezidentam ir jāpasludina skaidri un gaiši, tu esi gejs, tu ej uz elli šonakt, ja tu nomirsti, jo tā saka raksti, ja, tāpēc puišu meitenes, ja, ja jūs aiziesiet un pasludināsiet, ja, pareizo īsto evaņģēliju, ja, Rinkeviča grēks nes nāvi, un viņš ar savu nāvi nokļūs ellē, ja, un Rinkevičs atgriezies. Tad, puišu meitenes, ja jūs šo nepasludināsiet, jūs joprojām dzīvojiet Latvijā, zemē nolādētajā, jā, jūs dzīvojiet Latvijā, zemē nolādētajā, un jūs turpiniet ticīgie, ja, apmāti, dziedāt kaut kādas tur Dievs svētī. Mīļie cilvēki, Dievs neko nesvētīs, jo jūs prasiet ar savas himnas dziedāšanu, ja, jūs prasiet Dievam iet pret savu vārdu. Viņš tajā brīdī pasaka, tu dziedātāji, himnas dziedātāji, aizej pasludini, novērs geju,
noņem viņu no trases, izglāb viņu. Esi man varonis, tā saka Jēzus, ja? Esi mans varonis, aizej parādi, ja? Jo ja kāds muld, kad ir Dievs man iedevis garu, un Dievs to, un Dievs šito, un es stāvu pie kanceles, un es esmu tādā konfesijā, un es tur esmu, ko tur kāds tur aicinātais, un vēl kāds, ja? Tad nedurī tautu, nevāc 10. tiesas un nebaro sevi un savu ģīmi, ja? Un savu puzu, bet aizej novērs Latvijas valstī nāvi, postu un iznīcību, kas nāk, kas drīz būs, jā, parādīt, kur dzīvo Krievijas lācis, varbūt kādam vienam otram. Esiet aizmirsuši, kur Krievijas lāči, kurā virzienā, kur ir, jā, Zilupe, Pleskava, ne, tā tur Zilupe, jā, kur ir robeža, nu, jā, tā kā puišu meitenes, Grebģeva vai kādi tie visi, ja? Labi, tā kā puišu meitenes, tātad ticīgie, principā nav pēc rakstiem, ja tā ieskatās un riktīgi izanalizē un tā pa dziļam un pa īsto, ja, tad tie ir tādi butaforija, kā es teiktu, papīra tīģeri. Šobrīd mācītāji pie kancelēm ir papīra tīģeri. Viņi ir rēts, kāpēc papīra tīģeri? Tāpēc, ka viņi ir rēts, bet viņiem nekāda spēka nav. Saprotiet, ja tu būtu īstais tīģeris Jēzum, tu sen būtu Rinkēvičam pie pils uzlecis virsū ar evaņģēliju. Bet tā kā tu esi papīra, kartona tīģeris, tu esi plāns, nestabils, ja, viens pūtiens un tu esi gar zemi, bet tu tur auro un bļausties un tēlo tīģeri, ja. Tā kā Latvijas mācītāji ir papīra tīģeri šobrīd pagaidām, jā.